no gribēju redzēt. Un 27. numurs. Nodemonstrēsim mopēdu Delta. Melets jau 50 gadus. Nekas nav mainījies. Cik viņš stundīgi brauc toreiz, ja kārtīgi nesaskrūvē, tik stundīgi brauc arī tagad. Vēsture atkārtojās. Pārējie, kas mājās ir izdarījis mājdarbu, kārtīgi saskrūvēja, tagad dod vaļā pilnā gāzē. Un šodien kā brīnum Emīls Karro ir vadībā. Zilais mopēds zilā formā. Karro vadībā Skuruls otrais. Ainārs Viļņas, kuram ir garām. Karro palaid garām Skurulī atlieka līmā. Tagad taisnīgi, ka šosei Emīls Karro trešā, Ainārs Karro otrais, Skuruls tikai trešais. Gražants ceturtajā pozīcijā. Nu, šis ir ļoti dinamiski. Mums ir ko redzēt. Emīls Karro parasti vēl vecajiem priekšā, bet šoreiz kaut kā gadījies jau no pašu starta ir izrāvies vadībā. Ir Emīls Karro priekšā. Ainārs Karro, Skuruls tikai trešais. Emīls Karro pirmā otrā vietā. Skuruls trešais, Gražants ceturtais. Formā Ainārs Karro 100. numurs otrā vieta. Un Dagnis Skuruls 12. numurs 3. vieta. Pirmais trīnieks iet rats ratā. Zelta mopēds sporta klase. Pirmais trīnieks blakus viens otram. Trase, cik daudz visādu reklāmu gar malām. Izstācies ļoti nopietns pasākums. Visi, kas brauc pa šoseju Liepāju, šodien ir šokā. Un mēs visi esam ieinteresēti, kā te ies. Jaunais Karro, vecais Karro, turpat arī Skuruls un Gradzens arī turpatās. Niks Gradzens, 53. numurs, veiksmīgi pārstāv Gradzenu dinastiju. Gradzeni mums arī bija tā kā dubļi visās malās, visās klasēs. Sieviešu vīriešu konkurencē, arī māks skrūvēt mopēdus. Šobrīd Emīls Karro vadībā. Nu nezinu, viņi sarunājuši ar Aināru, ka Ainārs piesaks un Emīls vilks pa priekšu. Vienkārši tā ir sagadījies, ka Emīlam iet labāk šodien. Nu varbūt tik vēl Ainārs pagaidīs un pēdējos apļos apdzīs. Ļoti blīvi jau kurais aplis iet vaļā. Palikuši 4 minūtes un 2 apļi. Emīls joprojām priekšā. Trajektorijās iet. Ja cilvēki džemperī brauc motokrosu jūnijas skečus, nezinu, ko viņš dara, viņam vienam jāuzmanās. Abi Karro paiet garām atpalicējiem. Turpat arī Skuruls ir tā pašā trajektorijā. Gražans iesrūsies atpalicēja. Gražanā priekšā vēl viens 2 ātrumu mopēds, kuram ātrums nav nevienā ātrumā. Un Gražans gandrīz nokrīt, izplīt priekšā. Tikmēr Skuruls un abi Karro atraujās. Gražans nāk līdz ko var. Skuruls mēģina uzbrukt Aināram Karro. Abi divi aiziet taisnītē. Emīls atraujās. Skuruls nāk līdz vecajam Karro. Abi divi brauc ļoti līdzīgi. Apļu laiks arī visiem līdzīgi. Karro un Skuruļa apļu laiks atšķirās pa 1/10 daļu. Nika Gradzena apļu laiks ir labāks nekā Dagnim Skurulim. Viņš varētu tikt priekšā. Skatīsimies, ar ko tas beigsies. Ātrums viņam ir. Vēl tikai jāmāk ir taktika. Jāmāk atrast vietu, kur apdzīt. Emīls Karro priekšā, bet bez nekāda atrāviena. Totāli. Turpat arī Ainārs Karro. Turpat arī Dagnis Skuruls. Dagnis varētu nākt virsū. Viņam tam mopēdam ir labs gala ātrums, bet taisnes beidzās un viņš vairs netiek klāt. Aināram Karro tā kā beidzas ātra taisne. Varat to pavērot. Atkal priekšā policēs. Emīls Karro pirmais ieraudzīs atpolicēs. Atpolicēs pieklaiks, skatās apakaļ. Emīls varētu uzminēt, pa kurien viņa apdzīt. Atpolicēs vieta ārmelā palaiž Zolīdi. Palaiž Emīlu, palaiž arī Aināru, bet laidīs arī Skurulis, Zolīdi. Ļoti Zolīdi brauc 32. numurs, Raits Krastīčs, netraucē līderu kaujām. Niks Gradzens joprojām 4. pozīcijā. Niks priekšā redz visus 3 līderus, bet klāt viņiem netiek. Palikuši 2 minūtes un 2 apļi. Skatīsimies, kas te notiks. Mana prognoze, ka varbūt Ainārs Karro vēl kaut ko izšaus. Varbūt, ka viņš tomēr to Emīlu pazemos pēdējos apļos. Varbūt, ka ļāva pabraukt pa priekšu, bet skatīsies, kurā vietā tie garā. Bet Skuruls arī, mēs zinām, ir ātrs. Skatāmies, reku, tagad jau apakaļiešā līkumā Skuruls reāli minus papēžiem Aināram.
Tā aiziet Emīls, Ainārs un Skurulis te dabūna ritīgu ātrumu. Saka, paliek skriet virsū Aināram, bet nav kur apdzīt, nav kur, viss paliek savās vietās. Pusotra minūte 2 līdz finišam. Priekšā Emīls Karro, aiz viņa Ainārs Karro, turpat arī Dagnis Skurulis, priekšā appalicējs. Appalicējs neskatās atpakaļ, nezinu, vai viņš zina, viņam uzbruk 3 vēlni. Emīls pirmais saskarsies ar šo problēmu. Paldies, Dievam, zina, ka būs taisnība, Emīls paiet garām. Atpalicējs paskatās tomēr atpakaļ. Labi, palaid arī Aināru. Skurulis paliek līdz atpalicējs, teicies arī garām Skurulis. Un tā Emīls Vendem līdumā, turpat arī Ainārs, turpat arī Dagnis Skurulis. Un Gredzens viņus redz. Gredzenam viņi ir 1,30 priekšā. Un Gredzens tuvāk viņiem netiek. Par ko netiek pirmajam tuvāk. Pirmajam trīniekam, pirmajās 2 vietās abi Karro, tad Dagnis Skurulis. Un Gredzena dinastija tiek pārstāvēta ārpus pirmā trīnieka. Skurulis netiek klāt tuvāk. Gredzens arī netiek, bet turpat viņi iesadā 20 porcijā viens no otra. Un palicis pa visam ar pēdējais aplis. Tagad ir pēdējais aplis, kurā kaut ko var izdarīt. Ainārs Karro, priekšējiem Karro, un ar viņiem Dagnis Skurulis, tā arī visu to auto brauc, kur viņi visi metodas ar plašus pieļaut. Viņš vienkārši brauc aiz viņu, līdzīgi ātrumā, bet aiz. Šobrīd Aināram Karro ir otrais labākais apilaiks. Emīlam Karro otrs pats labākais, un Mikam Gredzenam ir trešais labākais apilaiks. Dagnis Skurulis ir 4. labākais apilaiks. Tā daži mums izstājās. Reku ir Emīls Karro, zilais mopēs. Un Rūdenes Dagnis pārbaud priekšā! Abi 2 ratā finišē, tur jāskatās, kurā vietā tiek fokusēts. Dagnis bija atradis ātrāko vietu trasē, kurā viņam izdodas. Un tur ar Vendēju Karolu pamanājās ielīst Ainārai ārmalā. Ainārs to negaidīja. Viņš tiešām tikai pēdējā aplīd. Pēdējā metrā viņš izmantoja šo savu priekšrocību un piebrauc blakām. Un mēs paskatāmies, viņus ir 1/10 finišā. 1/10 finišā ir starp Dagnis Skurulis un Aināru Karolu.